Feimaņu Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas 250 gadu jubilejas dievkalpojumā pulcējušies gan vietējie pagasta ļaudis, gan ciemiņi. Kā novērojis Feimaņu draudzes prāvests, pat ikdienas dievkalpojumos baznīcu apmeklē liels cilvēku skaits, jo daudzi dievnamos šobrīd rod mierinājumu un smeļas spēku. Baznīca tas ir kā ticības tāds centrs šeit Feimaņos. Cilvēki labprāt iet lūdzas par savām ģimenēm, par Latviju lūdzas, lai veiksmīgi tiktu ārā no krīzes. Tāpat arī ģimenē, kam ir dažādas problēmas, lūdz palīdzību no Dieva. Rēzeknes novadā starp visām baznīcām Feimaņu pagasta nelielā koka baznīca izceļas ar lielāko valsts nozīmes mākslas priekšmetu skaitu. Kopumā tādi ir 15, tostarp 18. gadsimta 3 altāru kogriezumi, biktsols, senākie kausi no sudraba un vēl citi sakrāli nozīmīgi priekšmeti. Šobrīd Feimaņu draudzē ir teju 200 cilvēki. Katram no viņiem ir savi atmiņu stāsti par nelielo dievnamu pagasta centrā. Es esmu dzimusi te. Es esmu kristīta, es te esmu laulājusies, man ir kristīti bērni te, un bērni ir iesvētīti, man te bija divi dēli. Uz kapusvētkiem vienmēr mēs braucam, es personīgi vienmēr braucu, viņi ir mums pēc 15. augusta nākošā svētdiena, un tad braucam tāpēc, ka man te ir vecāki. Pirms 4 gadiem lielākoties par draudzes saziedotajiem līdzekļiem baznīcā notika vērienīgi renovācijas darbi, kas bija ļoti nepieciešami, lai baznīca neaizietu postā un spētu pastāvēt vēl tikpat daudz gadu kā šobrīd un vēl vairāk.